Godātais ministra kungs, cienījamās dāmas, godātie kungi un mīļie betona draugi. Tad mans vārds ir Rolands Cepurīts, ar ko neesam pazīstami. Esmu Latvijas Betona Savienības valdes priekšsēdētājs. Un tad ar šo es gribētu atklāt Latvijas Betona Savienības 33. zinātniski tehnisko konferenci. Un protams, programmā mēs rakstam, ka tā ir konference, bet arī man kāds šorīt no rīta satiekot man atzīmēja, ka tie patiesībā ir Latvijas Betona svētki, ko mēs priekš visiem jums organizējam. Un šodien mums ir ļoti svarīga kopējā tēma šiem svētkiem, kas ir betona un betona konstrukciju klimata nospiedums. Un šī ir šobrīd ļoti svarīga tēma gan industrijai, gan valstī, gan arī vēl tālāk visai pasaulē. Tad mums ir īpašs viesis, ko mēs esam uzaicinājuši teikt atklāšanas uzrunu. Tas ir cilvēks, kurš pats pirms kāda laika šeit Rīgas Tehniskajā universitātē ir apgūst transportbūvju profesiju, tātad arī mācījies par betonu. Tas ir cilvēks, kurš ir atbildīgs par Latvijas klimata politiku. Tāpēc es aicināšu šeit Latvijas Republikas klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni. Lūdzu, ministrs kungs. Labrīt betona svētkos. Un tā kā man uzrunā bija ielikts 3 tēmas, kurām man vajadzētu pieskarties, lai būtu visi apmierināti, tad varētu arī tām pieskarties. Un tad viena no tām pirmajām bija būvmateriāla nozīme, betona un būvmateriāla nozīme būvniecībā un klimata mērķu sasniegšanā. Man kā ņemot vērā, ka es pats pabeidzu ceļu tiltu būvinženierus, tepat blakus ar TU, par betona konstrukcijām būvmateriālām man diezgan liels skaidrs, ka betons ir, būs un paliks, viennozīmīgi, bet arī skaidrs, ka daudz kas maināks. Nāk no tāda kopējā, betons ir daļa no kopējā stāsta. Tāpat kā mēs skatāmies no savas puses visu kopējā būvniecības procesu no sākotne līdz beigām, un betons ir tā sastāvdaļa, un jūs ļoti labi zinat, ka tagad mēs mainamies laikus un ļoti daudz kas mainās. Nāk jaunas saistvielas, nāk jaunas betons arvien paliek arvien pie jaunākajām konstrukcijām savādāk tiek izmantots, un jā, tā ir daļa no tā visa procesa, kas notiek. Viena no tām manām mīļākajām tēmām, kuras noteikti aicinātu varbūt pašiem arī domāt, tas saucamais zaļais kurs. Es aicinātu tādu vārdu kā zaļais kurs pašiem sāk lietot. Pirmkārt, tā ir zaļā vienošanās, jo kurs ir tas, ka tev nosprožu parādu, tur arī mēs ejam. Bet Green Deal, kas ir zaļā vienošanās, tad, kad mēs abas puses apsēdās pie galda un vienojās. Jūs ļoti labi zināt uzņēmumā, kad ir vienošanās, ka mēs abi puses saprotam, uz kuru pusi mēs gribam iet un kāpēc. Jautājums, kāpēc mēs tur gribam iet, ļoti vienkārši, ja mēs skatāmies globāli kopumā, tad tā aicināt vēl to zaļais kurs aizvietot ar vārdu enerģētiskā pašpietiekamība, jo to, ko mēs skatāmies, tas tajās daļās ļoti bieži ir importētās fosilās izēvielas tiek aizstātas maksimāli vietējai ražotām. Tā ir tā pamatlielā ideja, kas ir zaļai vienošanai. Jo kaut vai tāds masas, ar ko mēs runājam, varbūt plašākam mērogam, Latvija vien par energoresursiem citām valstīm gadā pārskaita vairāk nekā 3,5 miljardus. Un tā ir tā mūsu iespēja. Un tas ir tas, par ko iet arī zaļā vienošanās tā diskusija par to, ka maksimāli aizstam ar to, ka mēs paši varam šeit uz vietas saražot. Tā ir tā lielākā ideja, lielākais virziens, kāpēc mēs arī viņā piedalāmies. Protams, ka jāskatās detaļās. Neviens nekad nav teicis, ka vajag akli visam piekrist. Viennozīmīgi, fundamentāli, nē. Tāpēc arī mēs strādājam ļoti cieši. Cenšamies ar visām iesaistītajām nozarēm meklējam labākos risinājumus Latvijai, labākos risinājumus mūsu nozarei, lai mēs varētu attīstīties un iet uz priekšu. Jo nekur nav teikts, un arī nekad nepiekrīšu kāds, tas, kas ir veidojis kaut kāds arī stereotips, mums Eiropa lika. Pirmā lieta, mēs esam paši Eiropa,
Un otra lieta, tad varbūt ir jāatzīst dažkārt, ja mēs nespējam savus intereses aizstāvēt, tad tā ir mūsu problēma. Nevis Eiropas vai kādu citu. Jūs ļoti labi saprotat, ka tad, kad jāslēdz darījums, jūs nevarat pateikt, mēs jau gribējām, bet otru pusi neatļauj. Tad piedod, bija sūdīgi argumenti, kāpēc nespēja aizstāvēt savas pozīcijas. Un trešā tēma, par ko gribētu arī pieskarties, Latvijas klimata politikas Eiropas kontekstā. Un te ir labas lietas, mēs spējam aizstāvēt savu viedokli. Ja mēs to darām laicīgi, mēs to darām jau sagatavot. Tāds labs piemērs, runājot, tikko bija milzīga diskusija, arī kaut kur parādījies saštuns par tūlīt, ko Eiropa aizliegs mums izmantot malku kā kurināmo pēc 30. gada, malku, šķeldu, biomasu. Nekā. Ar milzīgu darbu, protams, Eiropā ar argumentāciju, pamatojumu, ka nē, ka mums viņa ir nepieciešama, tāpēc, ka pirmkārt mēs aizstājam fosīlo gāzi ar to, ka mēs Latvijā pārgājām uz biomasu, ko mēs šeit pat Latvijā ražojam. Jā, Eiropa saglabāja to. Un viņa būs pēc 30. gada varam mierīgi turpināt izmantot. Vai tas bija vienkārši? Nē. Bet vai tas bija neizdarāmi? Arī nē. Jo skaidrs, ka mums ir jāpierāda tādai kā Spānija, kur vispār kā meža sektora tāda nav, kāpēc kādam vispār Eiropā vajag. Jo Eiropas gadījumā, jā, viņi skatās, viņiem tas vienkārši pilnīgi liekas nesaprotam. Viņiem koku materiāli nav, viņi jebkur aizliek koku materiāli, kāpēc ne? Bet tā ir tā lieta, par ko mums nevajag sevi novērtēt par zemu. Ir jācīnās katrai nozarei, ejam kopā, skatāmies, bet kas ir ļoti svarīgi, strādāt sazobē. Ja kaut ko redzat, kaut kas ir jābūt sazobē gan nozarei kopā ar ministriju kopā, jo mēs jau kopīgi veidojam to politiku. Un līdz ar to, ja kāds saka, hei, kaut kas ir pārāk ambiciozs, jā, mēs arī apzināmies, ka daudz mērķi ļoti ambiciozi. Mēs pilnībā piekrītam tam. Bet jūs arī ļoti labi zinat, ka ļoti bieži jānosprauž mērķi ambiciozi, un arī dažkārt pat iekšēji mēs apzināmies, ka kaut ko varbūt mēs nesasniegsim. Bet tas nenozīmē, ka uz to pusi mums nevajag tiekties. Tiecamies, skatāmies, mēģinām sasniegt no labākās puses, ko mēs varam sasniegt. Un ja arī kaut ko nesasniegsim, tad mums būs pamatojums, ka jā, mēs mēģinājām. Es vienkārši pasakām, ziniet, mēs neko nedarīsim. Jo jūs ļoti labi zināt, ka visu laiku attīstības dzinējspēks visu laiku mainās. Un tas ir vēl viens attīstības dzinējposms, kur ir jāiet uz priekšu. Skatāmies atpakaļ, es domāju, tie, kas strādā plašāk ne tikai Latvijas tirgu, bet arī Skandināvijas tirgu, jūs redzat, ka tur jau tālu tas ir aizgājis daudz tālāk nekā pie mums. Vai tas atnāks pie mums? Iespējams kaut kāda daļa, bet paņemam labās lietas. Paņemam labās lietas, kas ir tiešām, mēs redzam, palīdz būt efektīvākiem, labāk strādāt, vairāk izmantot viesējos resursus, cik mēs varam, un kas varbūt būtīgi arī resursus izmantot maksimāli efektīvi, kā mēs varam. Jūs jau ļoti labi apzināties, ka viens no tiem dzinējspēkiem, jebkurā uzņēmējdarbībā, ir resursu efektīva izmantošana. Un ļoti bieži, ļoti daudzās nozarēs, es nevaru nosaukt, man liekas, nevienu nozari, kas kā strādāja 20 gadus atpakaļ, strādā tagad tieši tāpat. Skaidrs, ka ir ļoti bijušas lielas pārmaiņas. Visās nozarēs, visos sektoros, būvniecībā tā ir skaitā, un tās pārmaiņas arī būs. Un arī tagad tās pārmaiņas būs, mēs esam daļa no tām pārmaiņām, un kas ir ļoti svarīgi, mēs tās kopīgi veidojam. Nevis mums viņus veido, bet mēs viņus veidojam kopā. Līdz ar to novēlu ļoti konstruktīvas diskusijas. Es ceru par jaunām, labām idejām, kā jūs varat šo procesu padarīt vēl efektīvāku un padarīt to par savējo. Un skatāmies uz priekšu un veidojam kopīgi Latvijas nākotni. Paldies! Paldies, ministra kungs, par iedvesmojošiem vārdiem. Mēs varētu sākt savu konferenci. Vēl pirms mēs sākam, mazliet izstāstīšu, mazliet plašāk un arī no informatīvā viedokļa, kas tad šodien šeit notiks. Kā jau katru gadu, tie, kas piedalās atkārtot, un tādu ir ļoti daudz, tad jūs zināt, ka mēs mēģinām jums sarūpēt kaut ko mazliet savādāku, kaut ko mazliet jaunu. Tas, ko mēs šoreiz sarūpējām tik interesantu programmu, ka mēnesi pirms konferences sākšanās mums vajadzēja pārtraukt tirgot biļetes, jo visas brīvās vietas bija aizņemtas. Tātad visi cilvēki vēl nav saradušies, bet mēs sagaidām ļoti lielu dalībnieku skaitu šogad. Šādu pasākumu ir grūti sarīkot bez atbalstītājiem, tāpēc es gribētu pateikt paldies visiem mūsu šī pasākuma atbalstītājiem.
Pirmkārt jau mūsu lieldraugiem, mūsu vēsturiski pirmajam lieldraugam arī šoreiz, MB grupai, Šveikam un Safe grupai, un arī visiem pārējiem atbalstītājiem. Ļoti liels skaits šogad kopā konferenci atbalsta 10 uzņēmumi, un mums ir arī mūsu īpašais atbalstītājs mūsu tehniskiem sporta veidam, kas šīs konferences ietveros tiek organizēts betona sacensībām, kuras jau kārtējo gadu atbalsta kompānijas Tahema, sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, kas veic paraugu testēšanu. Un jūs redzat, tur ir balvas. Šoreiz balvas ir 2 reizes vairāk nekā citus gadus, jo mums ir 2 tehniskās kategorijas. Tas ir vēsturiskākā kategorija, kur ir ne tik vēsturiska, bet kādu laiku jau mēs sacenšamies, lai sasniegtu noteikti betona stiprību. Iepriekšējos gadus šis līmenis bija 100 megapaskāli, bet tā kā daži no jūsu kolēģiem bija kļuvuši ļoti labi, lai tieši trāpītu 100 megapaskālos, tad mēs mazliet pamainījām pēc kopējā publikas pieprasījuma, un tagad mēs mērķējam uz 85 megapaskāliem. Un mums ir arī jauna kategorija, viegli betons, kur mērķis ir tā kā vēsturiski, mums pavisam bija augstākā stiprība, bet ar ierobežotu blīvumu. Un, tad šajās abās kategorijās sacensības ir notikušas. Es pats nezinu, kas ir uzvarējis, bet rezultāts tiks paziņots. Noteikti gribētu izmantot iespēju pateikt paldies visiem mūsu biedriem, jo bez biedru atbalsta arī šāda konferences nav iespējama un nav iespējams arī tik kvalitatīvs saturs. Tā kā paldies, un es ceru, ka mūsu biedru pulks turpinās augt. Bet tas viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit, ka pagājušajā konferencē mēs jums stāstījām, ka Latvijas Betona Savienība tajā brīdī bija ļoti tuva, lai radītu tehniskās vadlīnijas par betonu, par pirmkārt, kā klasificēt betona CO2 nospiedumu un arī kā varētu klasificēt betonu ar samazinātu vidas nospiedumu. Un šobrīd šis dokuments ir šī gada laikā publicēts, un tāpēc mums likās svarīgi, kad vajadzētu šodienas tēmai būt par šo, lai vēlreiz izstāstītu par šo dokumentu un visu ap to, jo tur ir ļoti daudz saistītās lietas. Un mēs runāsim par šiem aspektiem šodien gan no pasūtītāja viedokļa, kas mūsu gadījumā būs attīstītāji. Mēs runāsim no betona ražotāja viedokļa, mēs runāsim no cementa ražotāja viedokļa, mēs runāsim no projektētāja viedokļa un akadēmijas viedokļa. Bet tā galvenais kopējais ietvers no dažādiem aspektiem, kā mēs varam samazināt betona klimata nospiedumu, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc tas ir neizbēgami šajā brīdī, kur mēs esam ar Eiropas zaļo kursu. Un tad kāds vēl nav paspējis šo dokumentu iepazīties, viņš ir brīvi pieejams no Latvijas Betona Savienības mājaslapas, vai arī kāds var paspēt noskanēt šo QR kodu un uzreiz tikt šo dokumentu apskatīties. Tad pilna programma man nav uz ekrāna, mums arī tur kaut kur ārā ir QR kodi, šeit vēlreiz QR kods var piekļūt pilnajai programmai. Programma diezgan piesātināta, diezgan gara, jo jautājums ir plašs, un mēs skatīsimies ļoti daudzus aspektus. Tas, ko es gribēju jums noteikti atgādināt, ka tāpat kā pagājušreiz mums ir paredzēta saviesīgā daļa pēc konferences, kā nebeidziet prom, būs dzērieni un būs iespēja turpināt tīklot ar aktīvākajiem betona nozares dalībniekiem. Mazliet par praktisko vēl noslēdzot šo, tad tie, kas nav latviski runājošie, jau ir saņēmusi austiņas tulkojumam, bet mums ir arī, jo tulkojums īstenībā būs abos virzienos, kad runāts tiks latviski, tiks tulkots uz angļu valodu, un kad tiks runāts angliski, tiks tulkots uz latviešu valodu. Ja jūs domājat, ka jums vajag šo otru tulkošanas virzienu, jūs esat latviski runājuši, mums noteikti vēl kāds komplekts palicis, jūs variet iet un paņemt.
Pilnīgi visiem tur nepietiks, bet ja jūs būsiet pirmie, tad jūs noteikti vēl paspēsiet. Noteikti atzīmēšu, ka lūdzu atgrieziet šīs austiņas, ejiet projām, un arī mēs cenšamies vārdu kartes zaļā kursa ietvaros lietot vēlreiz, atstājiet turpatās. Un mums ir arī, lai būtu tāda raitāka plūsma konferencei, tad, principā, ja būs ļoti daudz laika pēc prezentācijas, tad mēs varam izskatīt iespēju, kad mēs ļaujam no zāles uzdot jautājumus, bet idejiski mēs lietojam web platformu, kur jūs varat noskanēt šo QR kodu, un jūs tur varat ierakstīt savu jautājumu prezentācijas laikā. Moderators to redzēs. Ja būs daudz jautājumu, tad moderators pēc saviem ieskatiem izvēlēsies svarīgākos, un pēc tā, cik būs laiks palicis. Bet mēs aicinām lietot šo web platformu, kurai var piekļūt ar QR kodu, lai uzdot jautājumus. Mēs jums to kodu rādīsim ik pa laikam, viņš nekur nepazudīs, bet varbūt ir iespēja, tad noskanējiet jau tagad. Tad es domāju, tad ar šo arī varam paziņot Betona svētkus par atklātiem. Un viņus svinēt mēs sāksim ar lekciju, kuru mums pasniegs doktors Artūrs Lukašēnoks. Programmā viņš pārstāv MB Betonu. Es neredzu, kur viņš ir. Artūr nāc priekšā, un Artūrs mums stāstīs par, kas tad īsti ir zaļais betons, un vai betons samazināt klimata nospiedumu, un kā to atpazīt.